Nu, ko Budha Simha, jeb Merkūrs lauvas zīmē, tātad tiek uzskatīts, ka šī zīme lauvas ir vairāki, es esmu dzirdējusi, mums ir stāstīts, ka ir dažas skolas, kas uzskata, ka Merkūrs lauvas zīmē nav tik labās attiecībās, citi atkal min, kad ir, bet, teiksim tā, Merkūram vissliktāk justies, kā es jau iepriekš minēju, tieši karkas zīmē, jo tur ir emocijas, jā, tad Simhas zīmē tomēr Merkūrs jūtas labāk nekā karkas zīmē, ja mēs tās salīdzinājam. Bet neskatoties uz to, jā, kad Merkūrs varbūt šajā zīmē jūtas mazliet labāk nekā karkas zīmē, tomēr tiek uzskatīts, ļoti vairākos tekstos tiek minēts, ka tomēr Merkūrs tā kā, šī zīme diezgan negatīvi ietekmē. Tiek uzskatīts, ka tiem cilvēkiem, kam Merkūrs ir Simhā, tātad viņi pēc dabas būs ļoti lepni, patiks lielīties, citi vēl min, kad arī tikpat labi cilvēks var būt dumšs vai nabadzīgs. Jā, un kad šiem cilvēkiem ir ļoti teiksim, viņi ļoti mīlēs ceļot, jā, ļoti var aizrauties ar seksuālajām attiecībām pa daudz, jā. Un parasti šie cilvēki, kam Budha ir Simhā, viņi ir ļoti labi vadītāji, un attiecīgi tieši vadītāji tajās jomās, kur vairāk, teiksim, privātajos uzņēmumos, kur tā kā saistīts ar komerciālo darbību, jā, tā kā jāgūst šī peļņa, tad šie cilvēki ir attiecīgajā vietā, kur tā kā var izpausties, jā, savā sfērā. Un, protams, ir arī visādas citas radošās spējas cilvēkiem, un, teiksim, dzīves laikā viņi var arī draudzēties ar tādiem cilvēkiem, saskaties ar tādiem cilvēkiem, kas vairāk tā kā ir tuvi šai garīgai pasaulē, jā, tā kā to varētu teikt par Budhu lauvas zīmē.